Sveicināti! Kā jūs zināt, smadzenēm ir jāmācās. Visu laiku kaut kas jauns jāapgūst. Un šobrīd esmu Amerikā, Fort Lauderdale, Floridā, un apmeklēju konferenci, protams, par smadzeņu darbību. Regulāri mācos, un lai varētu dot tev atkal šīs zināšanas. Un gribu pavisam īsi pāris šīs dienas tādus atklāsmes pastāstīt, par ko mēs runājām. Pirmais, kas man patīk, es pierakstīju vienkārši pāris lietiņas, kad smadzenes cenšas renormalizēt savu sistēmu pēc iespējas mazāk, lai patērētu enerģiju. Un tas ir tas, ko arī Riga Brain dara. Pēc iespējas mazāk enerģijas jāpatērē, un lai varētu viņas atrast šo optimālāko variantu. Es ceru, ka jums netraucēs šeit viesnīcā Hilton, paziediet kāds muku viesnīca. Liela. Un tālāk, pavisam īsi es neiedziļināšanos tajā, kas un kā tas notiekās, bet nākamais arī, līdzīgi kā Riga Brain seans, arī palīdz ģenētiski mainīt slimības, kas ir ģenētiska rakstura saslimšanas, iespējams gēnus ieslēgt un izslēgt, un tas viss tika izskaidrot, kādā veidā tas notiekās šie procesi. Nākamais tika pieminēts arī par psihoterapiju ar līdzīgiem seansiem kā Riga Brain kopā, kad iegūst fantastiskus rezultātus, jo visus šos es notiek kādā citās konferencēs, bet vienkārši pateikšu, cik tas ir kādas iespējas, ko var salikt kopā. Nākamais ir, kas mēs esam pieredzējuši to, ka mainoties vienam ģimenes loceklim, mainās arī citi ģimenē, bet šodien konferencē bija vēl vairāk informācijas par to, ka mainoties vienam ģimenes loceklim, kurš apmeklē līdzīgus kā Riga Brain seansus, mainās pat attālākie radinieki un kāds tiek ietekmēts. Nākamais, par ko vēl šodien runāju, bija par tu nevari izmainīt pilnībā smadzenes, ja neizmaini sistēmu, kas ir tev apkārt. Vide, kurā tu dzīvo, nevis fiziskā vide, bet sistēma kā tāda. Un mainoties smadzenēm, viņas pieprasa ar mainīt sistēmu, kas ir. Un tas ir tas, par ko es diezgan bieži stāstu, kāpēc un kā šie mehānismi notiekās. Ļoti interesanti bija runāt ar cilvēkiem, kas ir strādājuši arī ar dažādām diagnozēm, kuri trenējot līdzīgi kā Riga Brain sistēma, piemēram, laimes slimība. Īpaši laimes slimība un daudz dažādi šie aspekti, bet ja nespēja atjaunoties pilnībā un gan kognitīvi, gan mentāli, tad Riga Brain seans perfekti var palīdzēt vai līdzīgi šīs sistēmas. Un vairāk stāstu, kā māma ir palīdzējuši bērniem un pētījumi, kas notiekās 40 gadu laikā. Nākamais, pat pietiek vienu reizi mēnesī apmeklēt šo seansus, vai gadu vai 2 gadus, un tiešām fantastiski rezultāti. Mainās sistēma, mainās ģimenes sistēma, un kurās viņi dzīvojās. Un tas, ko es arī daudz stāstu un ko var ieteikt, kad psihoterapeits sūta uz Riga Brain seansiem praktiski tos cilvēkus, ar kuriem nav viņi daudz gadu strādājusi un nav uzlabojumi. Sūtiet uz Riga Brain un notestēsim, apstīsimies, jo šajā konferencē daudz stāstīšos gadījumus gan psihoterapeitiem, gan arī skolās strādājot. Nākamais ir ļoti interesants bija, ja pēc seansiem ir pieaudzis satraukums, pēc līdzīgi kā Riga Brain seansiem, tas nozīmē, ka kāda lieta pacelt uz augšu un par to ir jāizrunājās, un tāpēc vislabāk ir iesaistīt ar psihoterapeitu un izrunāt šīs lietas, un tas palīdz iegūt to miera sajūtu daudz ātrāk. Un fantastisks arī bija prezentācija par to, kā Nīderlandē skolā ar bērniem, kuriem ir īpašās vajadzības, kādā veidā tika palīdzēt tikai 5 bērniem, pēc tam redzot šos uzlabojumus šiem 5 bērniem, kuriem ir vismaz 2 sūdzības, tāda uzmanības deficīta sindroms un vēl kaut kas. Skola ieraugot šos rezultātus, integrējuši līdzīgs kā Riga Brain seansus savā skolā. Un skolas maziņa skoliņa ar 50 bērniem
Bet šī skola 2014. gadā, 2015. gadā Nīderlandē ir excellence apbalvojums kā labākās kaut kāda sistēma skolā vai kāda attīstās. Un pateicoties šai sistēmai, tas ir tas, ko viņi dabūja uzlabojums gan sekmēs, gan izturēšanā, gan kādā veidā bērni apgūst. Un tas ir tas, ko var likt skolas sistēmā. Un atgādinām, ka Riga Brain arī ir šī atbalsta sistēma, ka no skolām var apmeklēt šos seansus. Un paldies! Tās ir pāris maz tādi ieskicējumi, par ko bija šodienas konferencē. Vēl vairākas dienas šeit būšu. Paldies tev, ka tu seko un klausies, un lai tiešām tev izdodās atrast sevi. Un nevis klausīties, ko citi saka par tevi, bet tas, kas tu esi īstenībā pats. Paldies, un es ticu tev. Atā!